Sveiki, mani sauc Kārlis, un šodien es vēlējos jūs iepazīstināt ar priekšmetiem, kas ir jāapgūst ceļā uz pilota licenci. Viens no šiem priekšmetiem, ko es arī pasniedzu pilota akadēmijā, ir meteoroloģija. Meteoroloģiskie aspekti katrā lidojumā ir atšķirīgi, un arī lidojuma laikā tie var mainīties. Mums kā pilotiem ir jāsaprot, ko tas nozīmē un kā rīkoties, lai nodrošinātu drošu lidojumu mūsu pasažieriem. Meteoroloģijas priekšmetā mēs apgūstam tādas lietas, kā piemēram, kā un kāpēc rodas noteikti laikapstākļi, sākot ar parastu lietu un beidzot ar tropiskajām vētrām. Mēs arī iemācāmies izprast noteiktas dabas parādības, kā piemēram pērkonu negaisu, turbulenci un apledojumu, un kādus apdraudējumus tie rada lidojuma laikā. Kā arī, protams, mēs izpratīsim, kā izmantot rīkus, kas ir doti pilotiem, lai prognozētu un izvairītos no šiem apdraudējumiem. Tā skaitā lidojuma plānošana, specifiskas laikapstākļu prognozes, un, kā redzat, šo kodu ir diezgan grūti izprast, ja jūs nezināt, ko īsti meklēt. Kā arī, protams, kā izmantot lidmašīnas laikapstākļu radaru. Šeit arī mums ir redzams navigācijas displejs, kurš mums rādītu, kādi laikapstākļi atrodas lidmašīnas priekšā. Ceru, ka uzzinājāt šodien ko jaunu, un tad tiekamies atvērto durvju dienās un sociālajos tīklos.